Labrīt, labrīt deputāti, labrīt speciālisti. Sākam attīstības komitejas sēdi. Darba kārtībā šodien tiek piedāvāti 10 pamatkārtības jautājumi un 1 papildu jautājums. Un mums būtu jānobalso par tātad 11. jautājumu, par papildu jautājumu. Izslēgt no darba kārtības 3. punktu par grozījumiem 2022. gada 4. novembra līgumā. Tātad numurs par... Es kaut ko sajaucu tagad. Tātad punktu numur 10 par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu. Jā, par siltuma apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu. Tātad, vai mēs varam nobalsot par šo jautājumu, lai iekļautu darba kārtībā? Šo jautājumu izslēgt no darba kārtības, atvainojos. Trīs jautājumi? Lūdzu. Jā, es kādreiz arī gribēju jautāt, tad izslēgt vai neizslēgt, bet labi, sapratu, ka izslēgt, bet par kāds tad iemesls, ka izslēgt? Inta Klinģāne, vai variet paskaidrot? Inta, jūs mūs nedzirdat? Dzirdam? Jā, labrīt. Labrīt. Ir jautājums par 3. punkta neskatīšanu, ja? Jā, jā. Es nedaudz nokavēju, atvainojos. Tātad bija plānots skatīt komiteju sēdē jautājumu par grozījumiem siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līgumā, un šis lēmuma projekts tika sagatavots pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atzinumu par iesniegto projekta pieteikumu, kurā viņi bija lūguši precizēt šo te līgumu, bet turpmāk projektu vadītājam Lāsma Strolekrasovska sazinājās ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, un viņi apliecināja, ka varbūt līgumu šobrīd arī nevajag grozīt, bet pietiks ar to, ka tiks iesniegts apliecinājums par šo te nosacījumu izpildi. Tādēļ pagaidām šo te jautājumu arī nevirzam uz sēdi un neskatam komitejā. Vai būs jautājumi, Intai, lūdzu? Nav. Labi, paldies. Paldies. Tātad varam pāriet uz balsošanu. Tā, paldies, par ir 5, pret atturās nav. Tātad balsosim par jautājuma iekļaušanu 11. par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības domes 31. marta 22. gada lēmumā, numur 10, paragrāfs 47, par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu. Tātad, lai šo jautājumu iekļautu dienas kārtībā. Tātad varam nobalsot.
Tā, paldies. Jautājums tiek iekļauts kā 11. jautājums darba kārtībā. Tātad sākam skatīt pirmais jautājums ar 3 apakšpunktiem. Tātad par Preiļu novada domes lēmumu precizēšanu. Pirmais par Preiļu novada domes 28. marta 24. gada sēdes lēmuma protokola numurs par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Reizeknes ielā 34 Preiļos. Preiļu novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu precizēšanu. Tātad par visiem 3, 1, 2 un 1, 3 mums ziņos Vita, lūdzu. Labrīt. Labrīt. Tātad domes sēdēs bija pieņemti lēmumi par piespiedus dalītā īpašuma izbeigšanas vajadzībām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. 2 no lēmumiem tika nosūtīti jau valsts zemes dienestam izskatīšanai, pēc tam, kad tie bija stājušies likumīgā spēkā. Un tātad 1 jautājumā ir par daudzdzīvokļu dzīvojamā māju Reizeknes ielā 34. Tur ir no valsts zemes dienesta vēstule, ka 20. gada 14. decembrī zemes īpašnieks ir pasūtījis un izgatavots jauns zemes robežu plāns, kā rezultātā ir izmainījušās zemes vienības ar attiecīgo kadastra apzīmējumu robežas attiecībā pret 2000. gada 12. jūnija zemes robežu plānu. Tur ir arī koordinātas pārreikinātas. Līdz ar to vajadzēja noprecizēt šo piesaistāmās zemes robežu plānu, ko arī izdarīja licencēts mērnieks. Un ņemot vērā, ka šie robežu punkti tika precizēti, tur tā starpība dažiem bija 2 centimetri dabā, ir arī mazliet mainījusies platība no 3836 kvadrātmetriem, es nekļūdos, šobrīd ir šobrīd tā platība ir noteikta 3835 un šobrīd ir platība 3832 kvadrātmetri. Tas ir noprecizēts. Es varbūt par visiem pēc kārtas izstāstīšu, tad var uzdot jautājumus. Ja? Nākošais ir par Reizeknes iela 24. Šī gadījumā arī bija precizējama platība, jo funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu plānā platība bija norādīta 3085, bet vēlreiz precizējot, tā tomēr ir 3086 kvadrātmetri, tā kā bija arī norādīts papildus grafiskajā pielikumā, kur bija redzama šī piesaistāmā zemes gabala sadalis starp zemes īpašniekiem, jo tie ir vairāki. Un valsts zemes dienas bija lūdzis arī norādīt atlikušo īpašniekiem piedarošo zemes vienību platību, kas ir pēc šīs atdalīšanas. Tas arī ir izdarīts. Un tātad trešais ir arī par precizēšanu. Šī gadījumā, diemžēl, ir sākusies tiesvedība, un juridiskā daļa, kad gatavoja paskaidrojumu tiesai, tad ir arī norādījusi, ka pašvaldība precizēs šo lēmumu jūlijas sēdē, jo ir arī iesniegti papildus dokumenti, tiesas spriedums, un šī precizējuma, tur ir arī izvērstā, ka šī skaidrojošā daļa uzrakstīta, un arī tā būtība pati ir tas, ka no šī funkcionāli nepieciešamā zemes gabala, no kura 284 kvadrātmetri pieder fiziskai personai, tiek ņemt ārā 116 kvadrātmetri, jo tie ar tiesas spriedumu ir nolemti kā nomas platība zem dzīvojamās mājas Brības iela 1B.
uz kuru neattiecas šis piespiedus dalītāja īpašuma izbeigšanas likums. Tātad to, ko dzīvokļu īpašnieki varēs no fiziskās personas izpirkt zemi, šī platība samazinās. Un viņa būs vairs nevis 284 kvadrātmetri, bet gan 168, kuru likuma noteiktā kārtībā varēs izpirkt. Tas ir arī viss. Var kad jautājumu. Tā, paldies. Jautājumus lūdzu. Jautājumu nav. Tātad varam pāriet uz balsošanu. Paldies, Vita. Tā, par 5 pret atturās nav, tātad jautājums tiek virzīts ar apakšpunktiem uz domes sēdi. Skatām otro jautājumu par Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna 24. līdz 30. gadam apstiprināšanu. Inta, vārds jums, lūdzu. Tātad pašvaldībā tika saņemts geokonsultants izstrādātais Latgales apsaimniekošanas reģionālais plāns 2024. un 2030. gadam ar 3 pielikumiem. Tātad tas ir reģiona plāna strateģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma pārskats, pats plāns un vides pāraudzības valsts biroja atzinums. Un pamatoties uz ministru kabineta noteikumiem numur 301, 2023. gada 13. jūnijā izdotajiem noteikumu par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, un pamatoties uz atkritumu apsaimniekošanas likuma 10. pantu 2. daļu, kas paredz, ka atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājušas visas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības, un lēmums par apstiprināšanu 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas jāiesniedz varam ministrijai. Un pamatojoties arī uz pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 1. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju organizēt iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, ir sagatavots šis lēmuma projekts, apstiprināt Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionālo plānu 2024. un 2030. gadam un lēmumu nosūtīt varam ministrijai. Pielikumā bija pievienots pats plāns, pārskats un vides pāraudzības valsts biroja atzinums. Vai kaut ko sīkāk par plānu būtu jākomentē, vai būs kaut kādi jautājumi? Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Tātad varam pāriet uz balsošanu. Jā, lūdzu, Aigaram vārds. Jā, ļoti apjomīgs dokuments, dīvaini, ka nav jautājumu, bet tad noraksturošu vienkārši esošo situāciju, lai saprastu, kāpēc tas plāns tiek apstiprināts tagad un kāpēc viņš nav apstiprināts jūnijā mēnesī, teiksim, jo paredzēts tika, ka to apstiprinās līdz 30. jūnijam. Prēļi nav vienīgā pašvaldība, kura nav apstiprinājusi šo plānu līdz 30. jūnijam. Jo īsti līdz galam nebija saprotami šie spēles noteikumi, jo ir jāsaprot, ka situācija mainās sakojoši. Uz doto brīdi Prēļu novada pašvaldība ir dalībnieks
atkritumu apsaimniekošanas dienedu Latgales starp pašvaldību organizācijā, tā saucamajā ATSO. Arī ar likumu mēs esam piesaistīti šim poligonam. Tātad visus atkritumus mēs varam vest uz šo poligonu. Uz doto brīdi ir izveidots Latgales atkritumu apsaimniekošanas plāns, kurā šī Latgales teritorija tiek papildināta vēl ar 4 pašvaldībām. Tātad Aizkrauklis, Jēkabpils, Madonas un Varakļānu pašvaldībām. Un uz šo te mēs raudzīsimies tagad uz priekšu kā uz Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu. Šajā Latgales apsaimniekošanas reģionā būs 3 esošie poligoni. Tātad šīs Cinīši, Demene, uz kuru vada Preļu pašvaldība atkritumus. Reizeknes novadā Križalniekos atrodas vēl viena izgāstuve, un vēl viena ir Dziļā Vāde, kas atrodas Jēkabpils pašvaldības teritorijā. Tātad šis plāns atspoguļo esošo informāciju par savāktajiem nodotajiem atkritumiem, pa to veidiem. Šis plāns paredz arī šos rādītājus, kas visiem ir jāsasniedz. Un tagad šī diskusija, kas notiek Latgales plānošanas reģiona ietvaros, ir par tā saucamajiem reģiona atkrituma apsaimniekošanas centriem, par viņu izveidi. Ko tas nozīmē? Tātad ir vairāki šajā plānā piedāvātie scenāriji, kad ir viens šis reģionālais centrs, vai šos reģionālos centrus veido katrs šis poligons atsevišķi. Mans viedoklis ir tas, ka Preļu pašvaldībai būtu jāatbalsta šī ideja par viena reģiona atkrituma apsaimniekošanas centra, jo tādas pašvaldības kā Preļi, Līvāni uz doto brīdi ir piesaistīti šim Demenes poligonam, bet ceļā pavadītais laiks un attālums ir nesalīdzināmi lielāks, kā ja tas būtu uz blakus esošajiem poligoniem. Mums vistuvākais poligons ir Križalnieki, tādā pašā attālumā ir arī šī Dziļā Vāde. Tātad uz doto brīdi mēs varētu veikt šos loģistikas maršrutu aprēķinus un saprast šo visizdevīgāko tieši Preļu novadam, arī mēģinot saprast šos nākotnes riskus, kas saistīti ar šo poligonu izmaksu pieaugšanu un attiecīgi nepieņemt šos lēmumus, kas mūs varētu negatīvi ietekmēt ilgtermiņā. Tātad informācijai uz doto brīdi, tātad tarifs, kas ir spēkā apglabāšanas atkritumu Cinīšu poligonā, uz kuru vada Preļu novads uz doto brīdi, ir 127,51 eiro cents. Križalniekos ir 132,09 un vislētāk ir tā saucamā Vidusdaugavas, jeb Dziļās Vādes, kas ir 102,62. Prognozētais 26. gadam, kas stāsies spēkā 28. gada 1. janvāri, kad dabas resursu nodoklis no 110 eiro, kas ir uz doto brīdi par tonu, nākošais gads būs pieaudzis līdz 120, 26. gadā līdz 130 eiro, tad attiecīgi Cinīšos viena tonna apglabātā maksā 143,72, te pašā Vidusdaugavas, jeb Dziļā Vādā 113. Vakar bija vēl viens zūms ar šī plāna izstrādātājiem, lai varētu uzdot šos visus interesējošos jautājumus, un pa lielam mēs saņēmām šīs atbildes. Tātad mums nav bažu attiecībā uz šo plānu kā tādu, un tāpēc arī ir ieteikums viņu apstiprināt, bet nākamais tad jau būs plānošanas reģiona un pašvaldību ziņā, kā lems par šiem reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas centriem. Un tāda ir informācija uz doto brīdi. Paldies! Vai būs jautājumi izpildirektoram? Nav jautājumu. Man jautājums viens ir. Lūdzu, Juri. Kurā brīdī tad var izvēlēties poligonu, uz kuru vest Jēkabpilī vai Daugavpilī?
Tātad termiņu? Tātad līdz šim teiksim, ministra kabineta noteikumos bija rakstīts, ka ir šis viens, kuram mēs esam piesaistīti, bet pēc šīm konsultācijām, sarunām ar šīm plāna teiksim, izstrādātājiem tika skaidrots tas, ka pašvaldībā ar deleģējuma līgumu varēs teiksim, deleģēt teiksim, šo atkritumu teiksim, nogādāšanu teiksim, visos 3 iespējamos teiksim, poligonos, kas atrodas Latgales atkrituma apsaimniekošanas teiksim, reģionu teritorijā. Tas nozīmē, ka varēs slēgt 3 līgumus, un uz kuru būs izdevīgi ar tenī brīdī vest, vest? Jā, tātad, ja mēs skatāmies, mums novada teritorija ir diezgan liela. Ja skatāmies centru, teiksim, Preļļus, kur šis atkrituma daudzums ir vislielākais, tātad līdz Demenei, teiksim, tie ir 72 kilometri, un ceļā ir jāpavadā, teiksim, vidēji vienā virzienā 1:20, izbraucot cauri Daugavpils pilsētai. Ja mēs vadām uz Križauniekiem vai vadām uz Dziļo vādi, teiksim, tad šis attālums ir 50 kilometri, un ceļā ir jāpavada 45 minūtes. Jā, tātad, veicot šos aprēķinus, lai nesanāk tā, ka mēs vēl papildus liekam kilometrus vadot atkritumus no Galēniem, teiksim, Sīļu kalna, teiksim, uz šo Demeni, tad pastāv iespēja, teiksim, tā kā rēķināt, optimizēt šos maršrutus, lai pastāv iespēja arī, ko var izskatīt un lemt par to, teiksim, ka Preļļu novada arī var iespēja dalīt vairākās zonās. Šis ir, teiksim, rēķināšanas darbs. Paldies. Vēl lūdzu jautājumi? Bet, ja es pareizi saprotu, tad iepriekš bija definēts, ka nevar dalīt, bet tagad sanāk, ka var dalīt. Tāpēc, ka mainās, tagad ir izstrādāts šis plāns, ir izmainītas reģiona, teiksim, šīs teritorija un arī pēdējā, teiksim, izpildu direktora sanāksmē, kas bija pagājušo piekdienu 12. Pirmo reizi oficiāli, teiksim, izskanēja arī tas, ka Preļļi, Līvāni un Varakļāni, teiksim, tā kā tiek uzskatīti jau šajā dziļās vādas, teiksim, teritorijā, bet lēmumu par to nav. Jo ir ļoti daudz, teiksim, šīs arī īpašuma attiecības, kas ir uz doto brīdi. Tātad mēs esam īpašnieki ATSO, teiksim, bet tās pašvaldības, kas pienāca klāt Aizkrauklim, Madona, Jākapils, viņi ir īpašnieki Dziļā vādē. Loģiski īpašnieku struktūra nemainīsies. Runa ir par to, teiksim, par šo iespēju, teiksim, tā kā, pirkt šo pakalpojumu, piegādājot savus atkritumus, teiksim, tā kā, šai apglabāšanai. Ir jāsaprot, ka arī šī esošā situācija uz doto brīdi, pat cik, es teikšu, ar šo informāciju par atkritumu daudzumu apglabājumu tiek manipulēts. Ja mēs te paskatāmies, teiksim, apglabātu atkritumu daudzumu, kas ir Demenē, kas ir apmēram 80%, ir jāsaprot, ka 25. gadā tas nedrīkst būt vairāk kā 55%, un 2030. gads ir jāsasniedz šis līmenis, kad nevar tikt apglabāti vairāk par 10%. Ja? Tātad, visi rēķina, visi skatās, un šīs uzņemtās saistības, ko uzņemsies arī Preļļu novads, teiksim, būs jāievēro. Paldies. Vēl kāds grib uzdot jautājumu? Nav jautājumi. Tātad varam nobalsot par otro jautājumu. Paldies. Par ir 3, pret nav, atturās 2. Tātad jautājums tiek virzīts skatīšanai domes sēdi. Skatām nākošo, 3. jautājumu. Neskatām vispār, ja?
Tātad skatām 4. jautājumu par Preiļu novada pašvaldības dalību projektā Renewable Energy Communities for All skatīšanu. Vārds Antrai, lūdzu, ziņojiet. Labrīt. Labrīt. Tad lēmprojekts sagatavots balstoties uz nesen finansiālu atbalstu guvušajam projektam, kas ir Eiropas Savienības programmas Pilsoņu vienlīdzība, tiesības un vērtības, jeb saīsinājumā CRV, kas ir kādreiz daudziem zināma kā programma Eiropa pilsoņiem. Šīs te projekta pieteikums Renewable Energy Communities for All, jeb atjaunojama energoresursu kopienas visiem, tika izstrādāts sadarbībā ar Itāļiem, ar Itālijas pašvaldību Magliano Alpi, un viņi ir vadošais partneris šajā projektā, un sadarbības partneri attiecīgi pievienāmies mēs, Preiļu pašvaldība un Ādažu novada pašvaldība. Projekts paredz veicināt starpkultūru dialogu, starpvalstu sadarbību un labas vietējās pārvaldes praksi, tiekoties šīm 3 pašvaldībām un sniedzot iespēju piedalīties kopīgās aktivitātēs, apmainoties ar labās prakses piemēriem atjaunojamās enerģijas jomā, atjaunojamās enerģijas kopienu izveides veicināšanā. Un projekta vispārējie mērķi ir pašvaldību labās prakses un iniciatīvu apmaiņa saskaņā ar zaļā kursa stratēģiju, iesaistīt vietējās pilsoniskās sabiedriskās organizācijas un komersantus un nosakot savas vietējās vajadzības un potenciālu kopīgu zaļo vietējo darbību izstrādē. Diskusija par vietējiem izaicinājumiem, risinot klimata pārmaiņu problēmas un definējot tās Eiropas pilsoņu sadarbības kontekstā, lai veicinātu šo zaļā kursa īstenošanu. Tāpat arī debates par Eiropas Savienību saistībā ar vides aizsardzību un zaļo vidi, enerģiju un ekonomiku. Un radīt Eiropas pilsoņu, ņemot vērā šīs programmas galveno mērķu un uzdevumus diskusiju telpu, izveidot sadarbības un prakses apmaiņas telpu starp brīvprātīgiem un vietējām organizācijām. Projekta mērķgrupa ir principā iedzīvotāji no šīs te Magliano Alpi pašvaldības un arī pašvaldību pārstāvi. Projektā plānots iesaistīt Itāļu pusē vismaz 50 viņu cilvēkus, kas ir visa veida mērķa auditorijai iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvi, un attiecīgi no Latvijas puses Preiļu pašvaldība 15 dalībnieku delegācija un arī Ādažu novada pašvaldībai tikpat 15 dalībnieku delegācija. Projekts ilgst fiziski pusgadu, bet vispār principā ir šī viena tikšanās, šie ir tādi vienreizēji pasākumi, kad valstis apmainās ar apmeklējumu. Un tā tad ir plānots uz rudenes pusi šis te brauciens uz Itāliju. Granta līgums ir noslēgts Magliano Alpu pašvaldībai maija beigās. Un tā tad, uz rudenes pusi, kā minēju, plānota kopīga šī te konference. Un tāpēc aicinu atbalstīt pašvaldības kā projekta partneru dalību šajā projektā realizācijā un nodrošināt projekta aktivitāšu priekšfinansējumu līdz 3000 eiro. Jo kopējais projekta finansējums ir gana neliels, un, lai nodrošinātu šīs visas projekta darbības, kas ietver ceļa izdevumus un naktsmītņu un ēdināšanu, kopējās summas ir ļoti niecīgas, tāpēc pašvaldībai šī projektā ir nepieciešams šīs priekšfinansējums. Varbūt jautājumi.
Tā, paldies. Jautājumi, lūdzu. Man jautājums drīkst. Lūdzu, Juri. Tad šī projekta ietvaros notiek tikai delegāts apmaiņa, vai arī ir plānots, ka rezultātā taps kaut kas taustāms arī, ja tikai apmaiņa? Viņu pusē tiek izstrādāta kopēja, būs dokuments plānots, ka top pēc šī te, teiksim, bet, kā es minēju, mēs dodamies ar savu pieredzi un ar savu prezentāciju, gan par to, kā visas šīs lietas notiek pie mums, jo nepieminēju, ka mums arī pieteikumā izstrādē bija piesaistīta eksperte Ieva Pakere, kas ir tieši energo visu lietu pārzinātājs un profesionālis, un arī prezentācijas sagatavošanā viņa noteikti piedalīsies. Un, teiksim, mēs no savas puses sniegsim šo savu informāciju. Un itāļi, kā zināms, ir gana pieredzējuši populāri šajos projektos tieši ar energo zaļās vides risinājumu šiem te piemēriem. Mēs savulaik arī no Riebiņiem esam braukuši uz šāda tipa pašvaldību, kuru tieši arī Itālijā skatījām šīs te energo visas vēja parkus un tā tālāk. Labi. Vēl viens jautājums. Jūs stāstījumā pieminējāt, no Itālijas puses būs 50 vai 150? Mēs viņus pie sevis neuzņemam. Mēs braucam pie viņiem. Un viņu pusē tur vismaz pēc pieteikuma būtu jābūt šai vietējai kopienai ap 150 cilvēkiem. Jā. Mums ir jānodrošina Latvijas pusē 15 plus 15, attiecīgi 30 pārstāvi no Latvijas, kas brauc, un arī tai skaitā šie eksperti, kas sniedz priekšstatu un ieskatu Latvijas situācijā. Paldies. Tā, paldies. Vai vairāk jautājumi nav? Es varbūt varu papildināt Lūdzu, Iveta. Par praktiskām rīcībām. Tad viens no pasākumiem, ko piedāvā tātad Itālijas pašvaldība, attiecīgi gūt pieredzi viņu izstrādātās tātad lietojama programma, Rekon tāds Rīgas ir, kur ir izveidojusi Nacionāla aģentūra jaunajām tehnoloģijām Itālijas pusē, tātad, kas ir valsts vadošā pētniecības aģentūra Rīgas, kur attiecīgi izmantojot var izvērtēt šos sākotnējos enerģijas, ekonomiskos, finanšu to novērtējumu tieši energo kopienas darbībai, balstoties uz ierobežotiem datiem, kas ir informācijas par ēku, iekārtām, aprīkojumu, elektroenerģijas patēriņu, datiem, ko var iegūt no rēķiniem, un attiecīgi tad tiek veikta šis Rīgas palīdz veikt ekonomisko analīzi un aprēķināt šos veiktspējas rādītājus, investīcijām, nākotnes. Tās tādas paredzētas ne tikai kā konference, ka mēs tikai parunājamies, bet arī praktiskas rīcības, praktiskas darbības, kur jau Itālijas tātad šī pašvaldība, kuri jau dara, kuri jau strādā energo kopiena, viņi parādīs, kā viņi to dara un kādus viņi rīkus izmanto praktiskos. Paldies, Iveta. Tad varam pāriet uz balsošanu, ja jautājumi vairāk nav.
Tā, par ir 5, pret atturās nav. Jautājumu virzām uz domas sēdi un skatām nākošo jautājumu. Tātad par Prēļu novada Sasnovska Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu grantu programmas, pieteikuma apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu 5.1, 5.2 un 5.3 punkti. Tātad ziņotājs ir Nikola. Vārds jums. Labdien! Labdien. Tātad tiek izvirzīts sekojošs jautājums par Prēļu novada Sasnovska Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu granta programmas, pieteikuma apstiprināšanu un līdzfinansējumu piešķiršanu 3 personām. Tātad Prēļu novada doma 2023. gada 28. decembrī pieņēma lēmumu par Sasnovska Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna Prēļu novadā no 2024. gada līdz 2029. gada apstiprināšanu. Un saskaņā ar ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumiem par invazīvo augu sugas Sasnovska Latvāņa izplatības ierobežošanu 10. punktu tiek noteikts, ka novada pašvaldība izvērtē informāciju un ņemot vērā ar Latvāņu invadēto platību, organizē un koordinē Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus. Un līdz ar to arī Prēļu novada pašvaldība ir izstrādājusi nolikumu Prēļu novada Sasnovska Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu grantu programmu. Un atbilstoši augu aizsardzības likuma 18. panta 3. daļai, zemes īpašniekam ir pienākums iznīcināt invazīvās augu sugas, ja tās ir izplatījušās zemē, kas atrodas viņa īpašumā vai valdījumā. Un tātad sekojoši šis nolikums, Prēļu novada Sasnovska Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu grantu programma nosaka, ka granta mērķis ir motivēt zemes īpašniekus veikt Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, un līdz ar to arī uzdevums ir cieši sasaistīts ar mērķi, ka pašvaldība finansiāli atbalstīs īpašniekus veikt šīs invadētās teritorijas izplatības ierobežošanu ar Latvāni un, protams, nepieļaujot tās tālāku izplatību. Un līdz ar to arī grantu programmā ir 2 noteikti punkti par finansējumu, kur izmantojot ķīmisko, bioloģisko vai integrēto metodi tiek noteikts, ka 2024. gadā finansējums par 1 hektāru tiek piešķirts ne vairāk par 250 eiro, savukārt nākamajā gadā ir par 50 eiro mazāks, respektīvi 200 eiro, tad 3. gadā ir vēl par 50 eiro mazāks, un tā līdz 28. gadam. Savukārt, izmantojot mehānisko metodi, tiek noteikts, ka par 1 hektāru pirmajā gadā ir 150 eiro. Un tad, respektīvi, arī turpmākajos gados šis finansējums samazinās par 10 eiro. Kā arī tika veikts apsekojums un tika rīkota ekspertu darba grupas sēde, kurā tika vienbalsīgi nobalsots par pieteikumu apstiprināšanu, virzīt un izskatīt pieteikumus uz Prēļu novada domes sēdi. Un aicinu apstiprināt Sasnovska Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu grantu programmas pieteikumus. Jā, man ir jautājums, es saprotu, tās summas ir maksimālās noteiktās, jā, kas tie ir ieliktas, ko var saņemt tajā granta programmā? Jā, respektīvi pirmajā gadā ne vairāk par 250 eiro un tad otrajā arī ne vairāk par 200 eiro. Un tas projektiņu grantos cik gadiem? No 2024. gadam līdz 2028. gadam ieskaitot, tātad 5 gadi. Tad tiek arī veikts apsekojums 5 gadi, un tad arī pēc šīs granta programmas arī ir jāveic uzraudzība 5 gadus, lai tiešām izvērtētu, vai no šīs teritorijas ir pilnībā atbrīvot. Tās summas nav lielas manā skatījumā, jā, tur apļaušanai pa lielam. Jā, tur mehāniskā metode ir tā, kura ir pļaušana vai nociršana pēc mačetēm, un tad līdz ar to ķīmiskajai metodei vai bioloģiskajai vai integrētājai, respektīvi kombinētājai, ir lielāks finansējums, jo arī attiecīgi arī nepieciešami
vairāk resursi konkrēti izmantojot šīs metodes. Paldies. Tā, vai vēl ir jautājumi, Nikolai? Nav jautājumu. Tā tad varam balsot. Pār 5 pret atturās nav. Jautājums tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies ziņotājiem. Tātad skatām nākošo jautājumu par sadarbības līguma slēgšanu projekta numurs sabiedrības digitālo prasmju attīstība darbību īstenošanai. Tātad ziņotājs ir Antra, lūdzu. Jā, es ziņošu, bet noteikti mani papildinās arī Ilona Indrifone un iespējams arī Ineta Anspuka, jo mēs kopīgi veicam šo te darbu, lai uzsāktu šo projektu Preiļu pašvaldībā. Tātad pašvaldība ir saņēmusi viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas jaunais nosaukums, kā Eiropas Savienības atvesļošanās un noturības mehānisma finansējuma saņēmēju uzaicinājumu slēgt sadarbības līgumu par projekta numuru sabiedrības digitālo prasmju attīstība darbību īstenošanu, kas tiek ieviests atvesļošanās fonda plāna investīcijas 2.3.2.1.i ietvaros. Līguma slēgšana starp varam un pašvaldībām noris pamatojoties uz informatīvo ziņojumu, un tur ir attiecīgi minētas arī visi investīciju virzieni un rīcības. Un projekta vadošais partneris ir Izglītības un zinātnes ministrija, un projekta partneri ir viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā un jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Attiecīgi projektu uzsāk Varams ar IZM un jaunatnes aģentūru, un visas Latvijas pašvaldības tiek piesaistītas kā partneri, kas veic un īsteno šo te projektus. Tātad par projektu kopumā runājot, tad mērķis ir veicināt digitālo pašapkalpošanās prasmju attīstību sabiedrībā, tādējādi veicinot personu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā nodarbinātībā, ikdienas sadzīves jautājumu mūsdienīgā risināšanā un kvalitatīvas dzīves uzlabošanā. Projekta mērķa grupas ir iedzīvotāja vecumā no 16 līdz 74 gadiem, tai skaitā cilvēki ar invaliditāti. Projekta sasniedzamie rādītāji ir to iedzīvotāju skaits, kuriem ir padziļinātas digitālās pašapkalpošanās prasmes un kuri ir piedalījušies tehnoloģiskās inovācijas darbībās. Kopskaitā ir jāapmāca valstī 40,000 personas līdz 2026. gada 30. aprīlim. Attiecīgi projekta līgums Varamam un IZEMS un ar CEFU ir noslēgts jau 23. gada nogalē. Un, kā minēju, projekts ilgs līdz 26. gada 30. aprīlim, kad šie te rādītāji arī ir jāsasniedz. Tātad par mūsu kā sadarbības partneri slēdzot līgumu nosacījumiem. Tātad Preiļu novada pašvaldības prognozējamais budžets ir 23,176 eiro. Un līdzfinansējums pašvaldībai prognozējamais ir PVN izmaksu sekšanai, kas ir līdz 4,867. Šīs summas ir provizoriskas, jo tas ir atkarīgs no tā, cik pašvaldība spēs operatīvi un vispār izpildīt šo te rādītāju. Attiecīgi pēc aprēķiniem
Preiļu novada pašvaldībai sasniedzamais rezultatīvais rādītājs par šiem te gadiem, sākot ar tagad līguma noslēgšanu 24. gads, 25. un līdz 26. gada sākumam ir 359 personas. Šo rādītāju nosaka balstoties uz pašvaldībā dzīvojošo šīs te mērķgrupas 16-74 gadus veciem iedzīvotāju un jauniešu skaitu pēc centrālās statistikas pārbaudes datiem. Un finansējuma saņēmējs sadarbības partnerim par mācību darbu organizēšanu un īstenošanu saistītām izmaksām, piemēram, vienkāršoto izmaksu aprēķinu piemērošanas metodiku. Attiecīgi par šo te katru apmācāmo tiek piešķirta konkrēta summa, no kā arī veidojas šis te finansējums, ko es iepriekš minēju. Vēl no sadarbības partnera pašvaldības puses, ka līdzieguldījums jānodrošina mācību spēku, telpu, aprīkojumu un mācību pieejamība iedzīvotājiem, tā skaitā mācību saturā integrējot tās elektroniskās iespējas, ko pašvaldība nodrošina saviem iedzīvotājiem, kā arī jāveic iedzīvotāju iedrošināšana un motivēšana mācīties. Partneris arī nodrošina individuālā plāna sabiedrības digitālo pašapkalpošanās prasmju attīstībai izstrādi, kurā nosaka paredzamās darbības, sasniedzamos rezultatīvos rādītājus. Un individuālā plāna izstrādē partneris ņem vērā sadarbības partneru rīcībā jau esošos resursus. Attiecīgi mēs izmantojam visu, kas mums ir, gan cilvēku resursus, telpas un tehnoloģijas. Un pie līguma slēgšanas ir virkne pielikumi, kuri mums ir jāaizpilda. Šobrīd ar šo te intensīvi strādājam un jāveic šis te tehnoloģiskais kartējums. Attiecīgi apzinām vietas, kur mēs šīs apmācības varētu veikt. Un arī jau esam uzsākuši sarunas ar potenciālajiem šiem te mentoriem, kas uz mūsu pašvaldību ir noteikti 2. Bet arī, lai viņus apstiprinātu šīm te mācību organizēšanai un vadīšanai, arī viņiem ir gana daudz, kā saka, nosacījumi un jāizpildā testi, lai dabūtu šīs te piekļuves organizēt un vadīt šīs te mācības. Tā, varbūt Ilona kaut ko vēl, vai Ineta varēs nokomentēt par šo projektu. Tā, lūdzu, vai Ilona, jums ir kas sakāms? Labdien! Labdien! Man liekas, ka Antra ļoti detalizēti un precīzi ir izstāstījis. Es vienīgi varu papildināt, ka ņemot vērā, ka šis bija varama projekts, tāpēc mēs viņu virzām caur attīstības daļu un arī ļoti vēlamies uzrunāt tās iedzīvotāju grupas, kuras, teiksim, jauniešus caur jauniešu centriem šīs apmācības organizēt arī uz pansionātiem un arī uz tiem topošajiem kacu jautājums un bibliotekāru. Tā kā mums ir tāda doma, ka to pašvaldības tādu plašāku paņemt lauku, lai mēs varam apmācīt šos savus darbiniekus un arī pēc tam iedzīvotājus, lai tāda pēctecība rodās, jo tā digitalizācija nepārprotam ienāk un mums jābūt gudriem un apmācītiem un tā. Bet Antra visu ļoti precīzi pastāstīja. Paldies! Paldies! Vai ir jautājumi? Jā, man Lūdzu, Jurija. Daži praktiski dabas jautājumi. Cik stundu kursi ir paredzēti? Tā būs viena veida programma, jeb arī dažādas? Tur ir piedāvāti dažāda veida līmeņi. Mēs vēl pat tikai esam saņēmuši burtiski šīs te programmas, kurās arī vēl ir gana daudz jāiedziļinās, lai izprastu, bet jebkurā gadījumā idejiski ir
tas cilvēks, kas piesakās, viņš izvēlas šo līmeni vai aizpilda sākotnējo testu, pēc kura viņam tiek piedāvāts šis līmenis. Un tās stundas, lai viņš apliecību saņemtu, ir 6 astronomiskās, jeb 8 akadēmiskās stundas. Un mācības tiek plānotas gan grupās nelielās klātienē, gan arī būs daļa, kas šo varēs veikt attālināti pašmācības ceļā. Jā, principā pilnas dienas apmācību kurs pa dažāda veida tēmām. Joma ir viena ideiski, bet tās tēmas dažādas, jā. Tur noslēgumā kaut kāda tēze būs jānokārto? Jā. Un teiksim, mūsu pusē arī ir jābūt ieinteresētē, lai tiešām tas cilvēks izprot un šo testu nokārto, jo finansējumu par šīs personas apmācību mēs iegūstam tikai tad, kad viņš ir nokārtojis šo testu un saņēmis apliecību. Attiecīgi, vienas personas apliecība par šo kursu apguvi ir finansējums, viņa finansējums, kas nāk uz pašvaldību. Un tad, cik es saprotu, tad tie varēs būt arī skolēni, sākot no 16 gadiem. Tie, kas mācās skolā, arī varbūt, jā? Jā, protams, jā. Un tiem kursiem ir jānotiek vienas dienas laikā, ja arī varbūt tā, ka iesāk viņš šodien un pabeidz pēc kādu laiku? Šis vēl ir jāprecizē. Es tagad uzreiz šo nemācīšu atbildēt. Jo 8 stundas skolēniem, vienkārši es tā tīri fiziski iedomājos, ka ja viņiem ir skola, nav fiziski, kādu viņiem mācīties, teiksim, darba dienās, vienīgi brīvdienās. Jā. Man liekas, ka tas individuālais plāns mums paredz, kā mēs varēsim arī pielāgot šo apmācību. Es pieņemu, ka tās stundas, jo mums ir arī šajā sadarbības līgumā ir paredzēts, ka mēs balstoties, teiksim, ieviešam atbilstoši šiem saviem resursiem un savai vajadzībai. Es domāju, ka tas ir runājams jautājums. Tur nav konkrēti pateikts, ka obligāti jābūt vienai dienai. Un tas varētu būt arī attālināti, piemēram, skolēniem. Jā, skolēniem noteikti, es domāju. Tiem, kas jau ar datoriem un tehnoloģijām ir uz tu, noteikti, es domāju, ka šis te attālinātais varētu būt pat reālāks. Klātienes apmācības arī mēs provizoriski esam uzskaitījuši, kad varētu būt mēnesī šiem 2 mentoriem katram pa grupai. Attiecīgi mēģināsim aptvert visu nodu teritoriju, pagastos, tādīs vietās un arī, kā minēja, iesaistot šos te arī, kur ir vecāka gada gājuma pansionāti un tādā veidā mēģināsim maksimāli iesaistīt sabiedrību. Es saprotu, ka tad tās apmācības notiks maksimāli tuvu mērķa auditorijai, un tad, lai veiktu apmācības, droši vien, ka būs vajadzīgi kaut kāds aprīkojums, datortehnika, tā nosauksim. Tas būs kaut kādas mobilās klases vai kādas būs? Jā, tieši šobrīd mēs strādājam ar šo te apzināšanu, kas kurā pagastā ir pieejams, gan arī izmantojot, protams, bibliotēkas, viņu resursus un attiecīgi aprīkojums viss ir jānodrošina pašvaldībai. Tāpēc sadarbībā ar šiem te mentoriem, kurus mēs esam uzrunājuši, tie 2, un mēģinam šobrīd saprast esošo savu situāciju, lai mēs tad varētu arī tā veiksmīgi šo te visu organizēt. Cik, ja piemēram grupā ir 12, cik ir plānots grupā vidēji? Līdz 15. Līdz 15, jā. Līdz 15. Tad es šaubos, ka pagastos būs tik daudz brīvas tehnikas vienības, ka apmācība beigt. Man šeit ir vērts domāt par mobilo klasi. Izskatīsim droši vien tad arī šīs opcijas, jā. Kas būs tad, jā? Šī projekta ietveros nav paredzēts neko pirkt, diemžēl, bet mēs tad domāsim droši vien sadarbībā ar izglītības pārvaldi, kādi mums ir tie resursi, vai mums ir šie portatīvie datori un cik lielā daudzumā.
lai varētu rīkot šīs izbraukuma apmācības. Jā. Kas būs tad, ja neapmācīs tos 359? Nu, ņemot vērā, ka tas projekts tā gana ievelkās, jā, tā kā jau no pagājušā gada decembra ir šis te metodiku izstrāde un apmācību programmu izstrādne, nu, es domāju, ka būs liela tāda skriešana, bet mēs ļoti ceram, ka tajā 2025. gadā, ja mēs tā labi saplānosim, tad mēs varam paveikt. Ja nē, tad droši vien pārskatīs tos rezultātus, bet centīsimies tomēr pildīt. Es saprotu. Nē, es saprotu no jūsu puses droši vien šajā gadījumā, kā pārējais pieminējumu, to kavēšos, esmu dzirdējis no citām pašvaldībām bažas par to, ka ir bažas vai varēs paspēt apmācīt, un cik es sapratu, tad, ja neapmāca, nesasniedz šo rezultātu, tad arī finansējums nepienāks vispār. Nu, tas nebūs tā proporcionāli apmācīto. Vai es pareizi saprotu? Ja piemēram, 358, tad finansējums nepienāks. Nu, tādu mums nav īsti, vismaz līdz šim visās sanāksmēs, kas ir bijušas attālinātās, nav šāds lietas nav bijis pagaidām. Kā ar tām sekām pagaidām neviens īsti vēl nerunā, bet nu, tas jau tad droši vien, ka būs tāds kopīgs valstisks, nu jā, jo iesaistītas ir visas pašvaldības. Nu jā, un varbūt ir programmas kaut kur pieejamas apstīties, tur ir, ja ne tagad, tad vēlāk bišķi. Jā, būs, Juri, jā, mēs tad varēsim padalīties noteikti. Labi, paldies. Veicas. Paldies. Paldies ziņotājiem, vai vēl ir jautājumi? Nav. Tātad varam balsot. Tā balsojums par 5 pret atturās nav. Jautājums virzāms uz domes sēdi. Tātad skatām nākošo jautājumu par vienpusēju atkāpšanos no 2012. gada 3. septembra neapdzīvojamo telpu nomas līguma numuru 425/2012 2012/8 skatīšanu. Tā sagatavotājs ir Ilona Žukova. Vārds jums. Ilona ir atvaļinājumā, es ziņošu viņas vietā par jautājumu. Lūdzu, Inta. Tad sakarā ar to, ka vairākās pašvaldības ēkās tiek plānoti energoefektivitātes projekti un bija nepieciešamas telpas vairāku darbinieku un arī nomnieku izvietošanai, tika izpētīta šī situācija un konstatēts, ka bibliotēkas ēkā 3. stāvā ir plašas telpas, kas nodotas nomā Džudo sporta klubam Jaunība. Un ņemot vērā to nomas līguma termiņš ir līdz 25. gada 31. decembrim, bet ņemot vērā to, ka telpas ir nepieciešamas pašvaldībai tās funkciju veikšanai, nomnieks tika brīdināts par nomas līguma izbeigšanu no 20. augusta, pamatoties uz civila likuma 2171. pantu 2. punktu. Tas paredz šādas iespējas vienpusēji izbeigt līgumu, ja tas ir nepieciešams iznomātājiem savu funkciju veikšanai. Pie tam tika konstatētas arī vairākas nepilnības līguma pagarināšanas procedūras laikā. Un tādēļ šobrīd ir izsūtīts brīdinājums nomniekam un ir sagatavots lēmprojekts par nomas līguma izbeigšanu šī gada 20. augustā. Vai būs kādi jautājumi? Tā, lūdzu jautājumus.
Jā, man ir jautājums, vai tas ir izrunāts ar tā kluba vadītāju, un cik es saprotu, tur kādi 25-30 bērni darbojas visu laiku un gūst godalgotas vietas, vai ir piedāvātas vēl kaut kur sporta skolā vai kaut kur tās telpas, lai varētu darboties? Telpas jebkurā laikā var piedāvāt gan sporta skolā, gan pamatskolā. Šobrīd šāds priekšlikums nav bijis saņemts. Man ir zināms, ka ir izsūtīts šis te brīdinājums par tālākām sarunām. Šobrīd nav informācijas. Bet tak viss ir rakstiski, mutiski nav neviens neticies, neizrunāts, ne treneris ir kaut ko prasījis, nav nekas, jā? Nu, nav šobrīd prasījis vēl neko. Tā, vēl lūdzu jautājumi. Juris Erts. Jā, man jautājums. Šis atkal kārtējais piemērs. Jau pagājušā sēdē bija arī šeit. Kā tā var būt, kad klubs, kurš darbojas no 1998. gada, tad varam sarēķināt, ka tie ir 25 gadi vairāk, ja? Un mēs vienkārši izsūtām vēstuli. Tā it kā 25 gadu nebūtu bijis, tā kā nebūtu bijušas godalgas, tā kā nebūtu bijuši trenēti bērni, nebūtu bijušas publikācijas medijos pašvaldības un valsts. Man šķiet, ka tā ir tāda ļoti bezatbildīga šajā gadījumā rīcība. Ja arī ir jāveic šie energo projekti, ja arī ir jāizvieto darbinieki, tad man liekas, ka bija prātīgi uzrunāt cilvēku ar cieņu, vienoties par telpām, vai nu vienoties par citu telpu piedāvājumu iespējām. Tika minētas tikko sporta skolas telpas vai citu sporta zāļu vai citu telpu vietas. Un tā būtu cieņpilna saruna ar šo treneri arī ilgadējo. Bet šeit, man liekas, tas ir ļoti, ļoti tā pavirši un bezatbildīgi. Un jautājums, cik darbiniekiem ir vajadzīgs nodrošināt vietas? Cik pašvaldības darbiniekiem ir vajadzīgs vietas nodrošināt šobrīd? Lai tajā bibliotēkas telpā. Tā, vārds izpilddirektoram varbūt. Jā. Šajā deputātā Arta Jura uzrunā pietrūka vēl piesaukt bāreņus un vēl visu pārējo. Un ļoti labi jautājumu griezt tādā veidā bezatbildīgi 25 gadi vēl. Tātad uz doto brīdi juridiskās daļas vadītāji ļoti korekti atbildēja vai skaidroja par šo jautājumu. Tātad telpas ir nepieciešams, lai veiktu šos energoefektivitātes pasākumus. Izvērtējot šo līgumu, tika atklātas vairākas būtiskas nepilnības, maigi sakot, šo līgumu tādā veidā, kā viņš ir noslēgts, nav ne tiesiska, ne juridiska pamata turpināt. Par to, vai var būt kaut kur citur, droši vien, kad jūs varētu sameklēt atbildes par to, kāpēc viņi aizgāja projām no sporta skolas, kas ir par noteikumiem, tas ir viens un otrs. Mums ir ļoti daudz sporta klubu, Preļos, Preļu novadā, varētu būt, protams, vēl vairāk, kuri veic savu darbību. Mēs varētu paskatīties, kādi līgumi ir viņiem, kā viņi izmanto šīs telpas. Stāsts ir par to. Un tagad, piesaukt, ka bērni 25, vēl kaut kas, tas nav korekti uz doto brīdi. Cik pašvaldības darbiniekiem pietrūkst vietu patreiz, kas tiks izmitināta bibliotēkā? Tātad mums regulāri pietrūkst telpas, kur rīkot pasākumus, tās pašas, deju nodarbības. Šīs telpas, kas ir uz doto brīdi, tātad līgums ir noslēgts par 212 kvadrātmetriem, reāli tiek izmantots vairāk kā 300 kvadrātmetri. Šīs telpas, netiek atbilstoši, uzturētas šajās telpās, nevienam nav, piekļuves. Tas viss ir bijis, šiem gadiem. Nomas maksa, kas ir bijusi uz doto brīdi, ir 7 eiro mēnesī, kurā ir iekļauti gan elektroenerģijas izdevumi, gan siltums, gan viss pārējais. Parādiet man vēl kaut vienu sporta klubu biedrību, vēl, kura uz tādiem nosacījumiem ir varējusi iznomāt telpas Preļu pašvaldībā.
Tas nozīmē, ka nevis darbinieku izvietošanai, bet citiem mērķiem. Es nezinu, kur tu sadzirdēji darbiniekus. Nevienu brīdi, teiksim, par darbiniekiem neiet runa. Tātad pamat uzdevums ir, tātad šī ēka ir sliktā stāvoklī. Katru gadu, teiksim, budžetā tiek plānoti kaut kādi līdzekļi, teiksim, jumta remontam. Parasti tas viss, teiksim, izrādās, pārliksim uz nākamo gadu vēl. Tātad uz doto brīdi, teiksim, šī ēka tiek gatavota šim energoefektivitātes projektam, un šie noteikumi, kas ir jāievēro, teiksim, iesniedzot šādus objektus, teiksim, šādu veidu, teiksim, projektos, viņas drīkst izmantot tikai un vienīgi, teiksim, pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tur nedrīkst būt, teiksim, noma trešajām personām. Un tas nozīmē, ka šī sporta kluba vadītājs nav jāsauc uz sarunu vai jāuzrunā mutiski, pietiek vienkārši šādi rakstiski uzrakstīt. Paldies par sporta kluba vadītājs pats pieņem lēmumu, ko viņš darīs, teiksim, kā viņš organizēs, tā ir privāta, teiksim, biedrība, teiksim, viņam veidota, viņš ir atbildīgs, kā jūs sakat, 25 gadus, viņam ir jānāk ar šiem aicinājumu priekšlikumiem, ko viņš, teiksim, tā kā darīs. Uz doto brīdi, teiksim, šāda veida, teiksim, līgums nav iespējams. Es uzskatu, ka tā nav pareiza attieksme pret cilvēkiem. Tā, vai vēl ir jautājumi ziņotājam vai izpilddirektoram? Jautājumu nav. Tātad uzsākam balsošanu. Balsojums par 3, pret 2, atturās nav. Jautājums tiek virzīts uz domes sēdi. Tātad skatām nākošo jautājumu par telpu patapinājumu un patapinājuma līguma noslēgšanu. Tā arī vārds Ilona jums. Ilonas nav. Vai atvainojos, Inta? Tā ir saņemts iesniegums no biedrības Riebiņu Varavīksne par lūgumu nodot patapinājumā telpu numuru 38, 25,5 kvadrātmetri platībā Saules ielā 8 Riebiņos uz 5 gadiem ar izmantošanas mērķi biedrības darbības nodrošināšana un slēgt patapinājuma līgumu uz 5 gadiem. Telpas ir brīvas, citu pretendentu uz šīm telpām nav. Un, ņemot vērā, ka Riebiņos telpas nav pieprasītas kādiem citiem mērķiem, arī iepriekšējo pieredzi, ka biedrībām mēs nododam patapinājumā šādas telpas, tad sagatavots tāds lēmuma projekts. Vai būs jautājumi? Tā, jautājumus lūdzu ziņotājam. Tā, jautājumu nav. Tātad varam uzsākt balsošanu. Pār 5 pret atturās nav. Jautājumu virzām uz domes sēdi. Skatām nākošo jautājumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu. Tātad 9.1, 9.2 punkti. Vārds Inta jums.
Tātad 9.1 punkts ir pēc fiziskas personas iesnieguma. Lūgums iznomāt telpu Liepu ielā 1 Galēnos Galēnu pagastā ar izmantošanas mērķi abaterapijas pakalpojumu sniegšana. Un ir sagatavots lēmu projekts, iznomāt telpu numur 8 ar platību 26,55 kvadrātmetri Liepu ielā 1 Galēnos Galēnu pagastā Preļu novadā fiziskai personai uz 1 gadu ar izmantošanas mērķi abaterapijas pakalpojumu sniegšana. Nomas maksa noteikta saskaņā ar Finanšu un grāmatvedības daļas veikto aprēķinu, saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, un tā sastāda 21,24, tā skaitā PVN mēnesī. Un papildus nomnieks maksā par elektroenerģijas patēriņu pēc atsevišķa rēķina, pamatoties uzskaitītāju rādījumiem un nekustamā īpašuma nodokli par telpām. Tā, vai ir jautājumi par šo? Jā, man ir jautājums. Es saprotu, tas būs maksas pakalpojums, jā? Nu, vai nu maksas, vai arī tur valsts finansē droši vien bērniem kaut kādu daļu vai projekta līdzekļi. Jā, tāpēc es zinu, ka tā aba tā kā, vajadzētu būt kaut kāds projekts, un apakšā nav. Nu, droši vien, ka jā. Paldies. Tā, jautājumu nav. Tātad Inta ziņoja 9.2. Tātad un 9.2 punkts, tas ir saņemts iesniegums no pašnodarbinātas personas par friziera pakalpojumu sniegšanu par telpu no Maglonas ielā 1, telpa numur 9 ar platību 14 kvadrātmetri. Par šo telpu bija ievietots sludinājums mājaslapā. Un citi pretendenti nav pieteikušies uz telpu nomu, tādēļ sagatavots lēmu projekts, iznomāt telpu numur 9, 14 kvadrātmetru platību Aglonas ielā 1, saimnieciskās darbības veicējai uz 1 gadu ar mērķi frizētavas izveide. Noteiktā telpu nomas maksa 21 eiro, tā skaitā PVN mēnesī, un papildus maksa paredzēta par elektroenerģijas patēriņu proporcionāli nomāto telpu platībai saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem. Vai būs jautājumi? Tā, paldies. Vai jautājums ir? Jautājumu nav. Tā, varam balsot. Pār 5 pret atturās nav. Jautājumu virzām uz domas sēdi. Skatām nākošo jautājumu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa zvejai iedalīšana. Vārds jums, Nikola. Tātad 2024. gada 19. jūnijā domē tika saņemts iesniegums par zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu, pašpatēriņam un zvejas limita iedalīšanu Rušonas ezerā ar vienu zivju murdu. Un aicinu nodot nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Rušonas ezerā līdz 2024. gada 31. decembrim un iedalīt vienu zvejas rīku, vienu zvejas murdu. Un tad runājot par pašreizējo kvotu Rušonas ezerā, tad 2024. gadā Rušonas ezeram zvejas rīku limits ir 4630 metri, līdz šim izmantotais apjoms ir 210 metri un pieejamais apjoms ir 3115 metri. Un aicinu apstiprināt iesniegumu. Paldies, jautājumi.
varu izteikt savu viedokli. Nākošais jautājums par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības domes 31. marta 2022. gada lēmumā, numur 10, paragrāfs 47 par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu. Tā vārds Ivetai lūdzu. Ināra, vārds jums lūdzu. Labdien, es atvainojos, es ne par šo jautājumu gribēju, es par iepriekšējo jautājumu izteikt savu, tagad viedokli jūs esat nobalsojuši. Par iepriekšējo jautājumu par neatbilstībām. Lūdzu. Tad sagatavotais Nikolas lēmuma projekts par fiziskai personai piešķirtajām zvejas tiesībām, par cik Rušonas ezers ir arī manā kompetencē no pārvaldītajām teritorijām. Tad pirmkārt lēmuma projektā nepareizs personas kods norādīts. Pirmajā daļā vidējā nulle ir jānosvītro. Un, ja, piemēram, ņem vērā likumdošanas normas, kad piešķiram fiziskajām personām, kuru deklarētā dzīves vieta, šeit ir deklarēta pavisam cita. Un tad otrs šai personai vai kurām ir piederošs nekustamais īpašums mūsu pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad šai personai neviens nekustamais īpašums mūsu Preiļu novada pašvaldībā nepieder. Līdz ar to te divas pretrunas es saskatīju tiem normatīvajiem aktiem, un arī konstatējošā daļā tur ir pieminēts arī Cirīša ezers, kas, saprotam, ka runa ir par Rušonas ezeru. Un tekstā tātad arī lemjošajā daļā ir pieminēts vārds fiziskai personai dzīvo. Dzīvo tas nenozīmē, ka ir deklarēts. Un kad pārbaudot publisko kadastru, nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu, tad šo norādīto adresi, kur persona, fiziska persona dzīvo, tad šis īpašums pieder divām personām. Tas ir juridiskām personām. Un šī nav tur fiziskai personai piederošs īpašums, un pie tam tas ir pavisam citā pagastā. Vai mēs tā varētu, un Rušonas ezers jau arī ir pieejams citam novadam, un tās zvejas nomas tiesību piešķiršana varētu būt atbilstīga citam novadam, Rēzeknes novadam. Pavisam, jo, šis ir ļoti tuvu Rušonas ezerā, kādai mazai malai. Bet pats par sevi sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, kas ir deklarēta, tātad pieder Aglonā, tātad maza
mazs zemes gabaliņš, kas arī robežojas ar Šķeltavas pagastu uz robežu. Nu, tāds es izsaku tikai savu viedokli un savas pretrunas. Paldies! Paldies, Ināra, par ziņojumu, par tātad varētu laikam nosaukt par kļūdu labojumu, un tas tiks ņemts vērā, un izskatot jautājumu līdz domes sēdēji. Jā, paldies! Viss būs labi. Tātad skatām nākošo pēdējo jautājumu. Tātad par vietējiem autoceļu pārņemšanu. Iveta, jums vārds. Jā, tātad 2022. gadā Preiļu novada pašvaldība tātad bija pieņēmusi lēmumu par valsts vietēju autoceļu pārņemšanu par tātad 6 posmiem. Šis lēmums un tā pārņemšanas process viss tālāk nekur nevirzījās. Attiecīgi šobrīd ir atsāktas sarunas ar valsts ceļiem, kas skar gan attiecībā, gan teritorijas plānojuma ietvaros, gan šiem te tranzītjelu statusiem, un mēs vēlreiz caurskatījām tātad arī šo konkrētu lēmumu kopīgi. Un tad ir tāds izskanēja priekšlikums, kā mēs tātad precizējam atbilstoši tam, kas ir tā kā ekonomiski pamatotāk un svarīgi tātad pašai pašvaldībai. Un šajā gadījumā tātad viens ceļš, par ko sarunā vienojāmies uzreiz, tas ir par pievadceļš Aglonas stacijai, ka tomēr viņu tātad mēs lemjam par to, ka nepārņemt no valsts, atstāt valstī uzturēšanai, un pēc tam jau vēl tad sarunās bija pieminēts arī par ceļu, tātad par smelteri Viktorovka, 6,8 kilometri. Tad šajā gadījumā tātad lūgums būtu izskatot šo lēmumu projektu, tad papildināt to pirmo punktu, lemjošo, tātad nepārņemt Preiļu novada pašvaldības īpašumā valsts vietējos autoceļus V746 pievadceļš Aglonas stacijai no 0 līdz 0,960 km kopā, tātad 0,960 km un V756 smelteri Viktorovka no 0 līdz 6,810 km kopā 6,810 km, un attiecīgi tad otrajā punktā precizēt, tātad izteikt sekojošā redakcijā un izņemt ārā šo te V756 ceļu, tātad rezultātā mēs pārņemam no valsts 3 pievadceļus, kas ir karjeriem, un viens tātad šīs te Preiļu apvedceļš. Nu, konceptuāli jā, varbūt ir kādi jautājumi. Jā, tad kā. Jautājums, lūdzu. Jautājumu nav, es pilnīgi piekrītu Ivetai par sagatavoto lēmumu projektu, jo mums novadā pagasta ceļu vien ir ko kārtot, kāpēc mums vēl jāpārņem no valsts tie karie posmi, kurus mums nav aktuāli, pilnīgi par. Bet Preiļu apvedceļa tas garums paliek tas pats 256. Ja? Šobrīd viņam ir šāds nosaukums, tātad attiecībā par
šiem te konkrēti par šo, kas ir tagad Preiļu apveceļš. Jā, viņam šobrīd ir šis te nosaukums, viņam ir šie te garumi visi, jā, bet un mēs tātad lēmjam par pārņemšanu. Tas, ko mēs ar Latvijas valsts ceļiem esam izrunājuši, tās nākošās rīcības darbības, ir, kāpēc mums arī tas tātad ir šobrīd arī ekonomiski jau pamatoti, tātad Latvijas valsts ceļi pie sevis tātad rosinās dažādas izmaiņas valsts autoceļu maršrutos, un šīs te apveceļš, viņš iekļausies, tas ir tagad šobrīd procesā, jā, tātad speciālisti valsts ceļu risina, kādā veidā tie maršruti būs, bet, tas konceptuālais pirmais tātad, kā tiks pagarināts maršruts P63, kas ir Līvāni Preiļi, jā, viņš tātad tiks pagarināts pa šo te apveceļu, tātad likvidēsies šīs status, viņam būs tātad autoceļā maršrutā P63 līdz tātad Aglona Preiļi, līdz šim autoceļam. Plus viņam attiecīgi tā, kā viņš mums ir pilsētas teritorijā, mēs precizēsim vēl tur arī pilsētas robežas, kur jāprecizē tā kā viņš ir pilsētas robežās, tad viņam mums piešķirs vēl arī tranzīta ielas statusu, un attiecīgi mēs iegūsim ne tikai šīs te uzturēšanas izmaksas, ko mums piešķirs attiecība kilometrs 1500 ar rastīti finansējumu gadā, bet arī tranzīta ielas uzturēšanai pienākošos finansējumu. Līdz ar to tas finansējums, kas nāk līdzi, ir pietiekošs. Un pie tam arī tas mums ir jādara, jo attiecīgi šī iela tā tad ir pilsētās teritorijā. Tā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu vairāk nav. Tātad varam nobalsot par šo jautājumu. Pār 4 pret nav atturās 1. Jautājums tiek virzīts uz domes sēdi skatīšanai. Tātad visi jautājumi mums ir izskatīti. Uz domes sēdi visi tiek virzīti. Un tātad ar labojumiem Nikola jums varbūt kontaktējās ar Ināru, un izlabosim tās kļūdas, ja tur ir kaut kas, tad vai nevirzām to jautājumu uz domes sēdi. Paldies, deputāti, par darbu, paldies, speciālisti!